Labdien! Šodien ir kārtējais podkāsts Rakstniecības virtuve ieraksts, un šajā epizodē pie mums viesojās šarmanta rakstniece Ilze Aizsila, un es saprotu, ka arī bibliotekas vadītāja vienlaicīgi. Vismaz kādu laiku tu vadīji biblioteku, tā kā mēs satikāmies. Jā, un tiešām es gribu izteikt komplimentu par to, ka tev tie darbi ir tādi daudzpusīgi, un arī ticami, jo nu, nevienmēr latviešu literatūrā tā gadās. Jo tā doma ir tāda, ka tavs spēks rakstīt par ikdienišķo tā, ka tas kļūst nozīmīgs. Jo daudzi tavas paudzes autori tiecās vai nu uz eksperimentiem, vai uz dramatiskiem pārspīlējumiem, bet tu uzticies situācijai, dialogiem un emocionālai intensitātei. Niansētībai. Vai tas atbilst, vai tas mans skatījums atbilst tam, kā tu esi gribējusi savus romānus veidot? Sveiki, jā. Nu, sāksim ar to, ka jā, es joprojām arī bibliotēku vadu. Nekas nav mainījies. Tieši otrādi viss iet uz priekšu ļoti aktīvi. Un paralēli, protams, es cenšos rakstīt un domājot par tavu jautājumu, es cenšos rakstīt, lai būtu ticami. Un es ļoti ceru, ka lasītājs pat ja viņš redz kādas situācijas, kas nav bijušas viņa dzīvē, ar tiem varoņiem, kurus es uzburu, viņš var iedomāties, ka tas reāli var notikt. Jo es parasti izvēlos tādus varoņus, kas būtu tādi neparastie cilvēki, nevis mūsu ikdienišķie. Jā, protams, var arī kaut kur atrast arī tādus cilvēkus, bet tos galvenos tēlus es mēģinu tādus ļoti spilgtus meklēt, meklēt un kombinēt un salikt kā tēlu. Vai tu šos tēlus nolūko kaut kur ceļojumos vai kādās ārzem lidostās, kur tu šos tipāžus, tu viņus lipini no vairākiem cilvēkiem kopā noteikti? Es domāju, ka viņi man atnāk dabiski. Es pat varu nesajust, kurā brīdī es paņemu kaut ko no man zināmiem cilvēkiem dzīvē, bet ir bijuši gadījumi, kad tās īpašības, ko es redzu konkrētiem cilvēkiem, ka tās izsaka tik spilgti, viņas izpaužas dzīvē, ka nevaru neizmantot. Un pieliekot klāt kaut kādas citas cilvēciskās īpašības, tad sanāk kaut kāds jauns tēls. Es apzināti nenoskatos viņus, nemeklēju. Es ieraugu, pamanu nejauši. Un, ja es pamanu kaut ko tādu vērtīgu, piemēram, kaut ko, ko cilvēks dara neikdienī, ko es neesmu redzējusi, ka citi tā dara, es to pamanu un iedomājos, varbūt šis man kaut kad noderēs. Un ik pa laikam noder arī. Ja tev ir kaut kāds burju blociņš, līdzīgi kā es zinu, ka Hemingvejs mācīts, ka jāpieraksta burju blociņā viss tas, ka visādi neparasti kaut kādas detaļas, ko tu pēc tam izmanto savu varoņu raksturošanai. Mm. Patiesībā man ir daudz dažādu blociņu, pārāk daudz. Es katru ideju bez maz vai citā blociņā man ir vesela čupa. Un visvairāk es lietoju vienkārši A4 lapas. Viņas ir diezgan saburzītas reizē. Jo man tās idejas atnāk spontāni, un bieži vien es nevaru izvēlēties, kurā blociņā tagad šis būtu jāraksta, jo tas tajā jau ir par to darbu, un tajā ir kaut kas cits. Un tad es vienkārši ņemu A4 lapu, uzrakstu virsrakstu, kam tas ir, un fiksi uzrakstu. Tas nenozīmē, ka es to lapu vēlreiz izlasīšu, bet man ir svarīgi to piefiksēt. Visbiežāk es pierakstu, kad neesmu mājās, bet kaut kur eju, pastaigājos vai tiešām ceļojumos, un tad es ierakstu piezīmēs telefonā. Telefona piezīmes gan dažkārt es pāršķirstu un izmantoju, bet es uzticos tai formulai, ja tas manī sēž tā doma, viņam no manis no prāta neizies, un es viņu izmantošu pat nepārlasot. Man tā ir bieži, es uzrakstu un pēc tam pārlasu. Kas tas bija? Kas tas bija? Es gribētu piebilst, ka tā bija daļdarbi atšķirās ar tādu vieglumu, bez sekluma, jo viegls tonis latviešu literatūrā bieži tiek sajauts ar virspusību, bet tev izdodas saglabāt lasāmību, nezaudēt to psiholoģisko ticamību. Tas nozīmē, ka tu esi laba psiholoģija, tu esi kaut kur psiholoģija arī mācījusies kādā, nezinu, augstskolas kursā vai kur? Nē, bet
Bet tad, kad es vēlējos, kad es gāju studēt, un man vajadzēja sākumā izvēlēties, ko studēt, viena no jomām, kurā es sevi redzēju, bija psiholoģija, bet es neaizgāju tur. Es kaut kā nokļuvu ekonomistos vadībniekos, kas man arī ļoti noder dzīvē. Bet psiholoģija, es domāju, ka es esmu ļoti jūtīgs cilvēks, un es sajūtu bieži vien emocijas pa gabalu. Es sajūtu no dažām frāzēm, no dažām niansēm cilvēku grimasēs, pat no attāluma, kā viņi saskatās. Es to ļoti, ļoti nolasu. Dažkārt man tas nav viegli, jo es varu arī kaut ko pārprast, bet citkārt tas palīdz man kaut kā izvairīties no situācijām, kurās nevajag piejaukt arī savas emocijas. Un es domāju, ka tas jūtīgums, tas palīdz man rakstot, jo es mēģinu vizualizēt un izjust varoņus, un tiem varoņiem tad arī piešķiru kaut kādas konkrētas raksturiezīmes, kuras attiecīgi arī mēģinu izprast, kā viņas izpaužas dzīvē. Tas ir dzīves. Tas nozīmē, ka tu esi empāte, ja tā varētu saukt tādu, teiksim, tāda, kas nolasa cilvēka tipu, nolasa cilvēka varbūt raksturu, kā tu teici, no dažām niansēm, no dažām izpausmēm. Es domāju, ka jā, empātija viennozīmīgi, un rakstniekiem vajadzētu pievist empātijai, vai ne? Vairāk vai mazāk, jā. Otrais ir tas, ka tev ir arī attiecība izjūta, ka tavu varoņi nevis tikai piedzīvo sižetu, bet tiešām mēģina saprast viens otru, pat ja tas neizdodas. Tātad tur ir tāda klusa ironija par cilvēku nespēju līdz galam izrunāties. Kā tu vērtē to, ka mēs modernie cilvēki esam mazliet pazaudējuši spēju sarunāties bez tādiem ekscesiem, bez sāsinājumiem? Bieži vien arī tajās privātās attiecībās starp vīrieti un sievieti. Vai tavas grāmatas līdz ar to var kaut kādu to pareizo modeli rādīt, kā būtu jāsarunājās, vai kā tas domāts? Drīzāk varbūt nerāda pareizo modeli, bet rāda kā tas notiek dzīvē ar domu, ka tas lasītājs pats izspriež, vai tas šajā gadījumā nostrādā par labu vai par sliktu viņu attiecībām. Un tad viņš kaut ko secina, varbūt arī par savu dzīvi. Bet tā gluži pamācīt es negribētu, ka jādara tikai tā. Jo tiešām cilvēki ir ļoti dažādi un dažkārt tikai caur to, kā viņi prot tās problēmas risināt, tas nākamais rezultāts ir tāds, kā viņiem dzīvē vajag ko piedzīvot. Kaut kā tā. Jā, bet tad sanāk, bet tad tas, ko tu raksti, tie ir attiecību romāni, romantiskie romāni. Kādā tu plauktiņā to visu ierindo? Vispār dažkārt es dzirdu, ka mani sauc par romantisko romānu autori, un es pilnībā piekrītu. Es domāju, ka man var arī saukt par fantāzijas autori, jo es tomēr nerakstu biogrāfiskus darbus, es izdomāju, es iztēlojos kaut kur arī kaut kas paranormāls ienāk manos darbos, un attiecības, redz tā romantiskā līnija, tā ir pat krimināla romānos. Tā patiesībā ir visur. Iespējams, ka es tās attiecību līnijas pasniedzu tas viegums, ko tu pieminēji, ka tam var piešķirt arī tādu romantisku noskaņu. Jā, jo šobrīd izdevēji iesaka pat pirātu romānos, vajag to romantisko līniju ļoti attīstīt. Jo cilvēkam vairs vienkārši tikai batālijas, kur tikai vicina zobenus vai tikai šauja ilgabalu, tas vairs nav interesanti. Cilvēki grib ka tev visam kaut kādas attiecības apakšā. Bet tad man tas jautājums ir tāds, ka tev tie darbi izceļās ar tādu struktūrālo disciplīnu, ka tavim romānu stāstījums ir labi salikts. Viņš nav apkrāmēts ar idejām, bet organizēts tā, lai lasītājs jūtās drošās rokās. Un tas notiek retāk nekā gribētos latviešu literatūrā to piedzīvot. Tas nozīmē, ka tev tas nobriešanas periods ir ilgs, ka tu tā izdomā, ka, lai lasītājs ienākot tavā grāmatā, tavā tajā stāstā, pasaulē, lai viņš jūtās droši. Es ļoti piedomāju par to.
Varbūt tas ir arī saistīts ar to, kā es rakstu, kā plānoju darbus. Un man ir svarīgi, sākot rakstīt, zināt, ar ko šis darbs beigsies. Un ja tu zini beigas, tad, manuprāt, tas ceļš, viņš ir tāds sakarīgs, diezgan daudz maz, viņam ir jāsanāk sakarīgam. Protams, tās pieturas var būt dažādas, kuras aizveda savus varoņus, bet vismaz es piedomāju visu laiku, kur viņiem ir jānokļūst un uz ko viņi iet. Un tad varbūt tas arī palīdz lasītājiem nenokļūt kaut kādā dezorientēšanās tādā situācijā. Un es arī mēģinu plānot, jā, tagad. Agrāk nē, bet tagad jā. Nē, to es visu saprotu, bet es tā domāju, teiksim, cik es tur, es jau nesaku, es nespiegoju tavu to Facebook profilu, bet reizēm tev tā liekas tad glamūrīgi tā dzīve, redzi, tu kaut kur esi kādā ārzemviesnīcā vai kādā skaistā, tu nezinu, uz kādas klints kraujas, kādā terasē, un tad tev tur ir sūla, un tev tur ir atvērts tas romāna fails. Un tāda skaista dzīve, kur te ir tie sviedri, kur te ir tās asaras, lai puņķi, lai to visu radītu. Vienkārši tu radi tādu vieglumu sajūtu, it kā rakstnieka dzīve būtu viegla. Rakstnieka dzīve nav viegla, taču es cenšos pēc iespējas padarīt savu vismaz dzīvi, kā nu varu, jo, nu kā, tā ceļošana man ir vienmēr bijusi, un es, tad, kad tieši studēju turismu, pirmās darba vietas man bija turisms, es gāju uz apzinātu mērķi dzīvē darīt kaut ko, lai es varētu daudz ceļot. Man tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mani iedvesmo citu tautu kultūras un daba. Un tad, kad es esmu ārzemju ceļojumos, tad, kad es izņemu atvaļinājumus, ja, no pamatdarba. Es parasti braucu ceļojumos, un skaidrs, ka tas ir brīdis, kad es varu rakstīt brīvāk, jo ikdienā man ir ļoti daudz dažādu pienākumu, un tad es gaidu, man būs radošais atvaļinājums. Un kad ir tas atvaļinājums, tad es to vieglumu ārkārtīgi izbaudu. Tas nenozīmē, ka visā pārējā gada laikā es tikpat viegli jūtos, bet es arī neuzskatu, ka vienmēr visiem ir jāredz, kā cilvēks ikdienā jūtas un ko viņš domā. Bet, ja kāds pajautā, es izstāstu. Nu jā, bet es tā saprotu, bet tā doma ir tāda, ka ja citi rakstnieki cenšas nošokēt lasītājus bieži vien, tad tu centies, lai lasītājs it kā tajā grāmatā atpazīst varbūt kādā varonī sevi. Un tas arī ir īstenībā diezgan bīstami, jo, kā mēs saprotam, literatūrā tas ir tāds kompliments, ka, ja lasītājs atpazīst sevi, tad viņš uzreiz sāk domāt, paskaties, viņa pārāk daudz zina par manu dzīvi. Viņa ir ievākusi informāciju, kā aizdomīgie latvieši. Ja? Tev nav bijis tā, ka kāds nāk romāna atvēršanā un saka, ka 67. lapusē tu esi pārāk bīstam uzzinājis daudz par viņu vai viņas dzīvi. Man ir bijis tā, ka citi saredz citus, bet ne tie paši cilvēki, kuri tiešām varētu līdzināties. Jā, jo viņi vienkārši nelasa grāmatas. Vai nu viņi nav lasījuši vai kas, bet tie citi ir bijuši gadījumi, kad tas izskatās pēc tā cilvēka, vai tas izskatās tieši tā, kā tur pie mums kaut kur darba vietā vai kaut kā. Man ir bijuši tā, bet es arī rakstot pēc tam bieži vien arī piedzīvoju vēl. Pēc uzrakstīšanas es piedzīvoju kaut ko reāli, ko es esmu uzrakstījusi. Un es domāju, ka mēs daudz kur droši vien kaut kas pārklājas, kaut ko mēs visi piedzīvojam, kaut kādus notikumus, un arī mūsu draugu lokā iespējams ir kaut kādi tipāži, kurus vienmēr var nolasīt un saskatīt. Un viņi mani iedvesmo. Paldies par to, ka viņi ir interesanti. Jā, es saprotu, ka viņi tevi iedvesmo, bet jautājums ir tāds, tas nozīmē, ka tu radi romānu, tu radi varoņus, un tie varoņi mēģina iziet ārpus grāmatas lapusē un sāk dzīvot starp mums. Tad tu šos cilvēkus palaidi pasaulē, kur iepriekš nebija. Tas ir tas, ko tu teici par ezotēriku, ja mistika. Nu, es nezinu, vai gluži tieši tā, bet es domāju, ka, ja labi pameklētu, viņi kaut kur ir tur ārā.
apzināti tas nav. Nu, labi, bet tev arī tāpat kā man, kad tev varonis tā labi padarbojas kādā romānā, kā centrālais tēls, un pēc tam viņš pieprasa, lai par viņu raksta otro, trešo romānu, nāk un klauvē visu laiku pie tavas sirdsapziņas un saka, nu kad? Es gaidu, kad būs. Tev nav tāda, man tāda varoņa ir tāda, kas uzēdās. Man ir viena varone, jā, par kuru domāju, ka es par viņu rakstīšu. Vismaz viena no varoņiem būs viņa, un man ir iesākts romāns, bet es vēl rakstu citu darbu, un tad es vēl nezinu, kā man izvērtīsies, jo es jau kādu otro vai trešo gadu to romānu rakstu un pārtaisu, un kad es pārlasu pēc gada, man nekas nepatīk, un es rakstu no jauna. Nu, viņa man tur ir, redzēs, kā tur sanāks viņai. Būs vai nebūs. Nē, tas jau viss labi ir. Nē, vienkārši tā doma ir tāda, ka, nu, tad, teiksim, es saprotu, ka tev ir viens darbs, pie kur tu strādā, tad ir kaut kāds rezerves darbs, pie kur tu reizēm atgriežies, un vēl kaut kādi 5, 6 romāni, teiksim, nu, tādā, nu, fantāzijā vai kaut kur, teiksim, prāta apcirkņos. Kā tu starp to visu pārslēdzies, teiksim, starp tiem visiem darbiem? Nu, tas smagais ir tas, ka tie 5, 6 viņi man nav prātā, viņi man reāli ir iesākti. un tā pārslēgšanās tiešām man nepalīdz. Un, piemēram, pagājuši gadu bija vairāki darbi, kurus es pat pabeidzu, bet es viņus visticamāk pat nekur nepiedāvāšu, jo man nepatīk kvalitāte, kāda ir sanākusi. Un tad es tagad rakstu pilnīgi no jauna un mēģinu koncentrēties tikai uz vienu darbu un Tu kaut kur pazūdi ar internetu. Tu pazūdi ar internetu, mēs nedzirdējām pēdējo pusminūti, ko tu teici. Es atvainojos. Man liekas, ka man kāds zvans bija. Ir tā, ka es mēģinu šobrīd rakstīt lēni vienu darbu, lai koncentrētos vienā darbā. Pie viena, jā, es saprotu. Jā, un rakstīt pa maz drusciņai, pa 2, 3 lampām dienā. Nu, es izmēģinu, kā būs, jo tiešām visu laiku pārslēgties no viena uz otru, tur nekas nesanāk beigās. Nekas prātīgs nesanāk. Jā, jau runāsim, atklāt, katrā romānā ir sava tā intonācija, sava tā pasaule, un ja tu pārslēdzies, tad tu visu samudžini, tu būtībā vairs neesi nevienā romānā līdz galam iekšā. Man liekas, ka grūti to ritmu ieturēt tā pareizi. Teiksim, bet ko tu saki par tiem rakstniekiem kā Remarks un citi, kas saka, nu, tad katru dienu Ilzīte 10, 15 lapuses jāizspiež ātrāk no rakstām galda nos netiksi. Ko tu saki tiem, kas saka, ka vajag uzstādīt kaut kādas nereālās dienas normas izstrādes? Es neatbalstu neko, kā tas ir tas teiciens, zirgam aizdedzināt asti, lai viņš ātrāk skrien. Manuprāt, tas nogalina radošumu. Citiem tas palīdz. Man patīk brīvība. Un termiņi un visādas šitādas lietas mani nogalina. Un tad es nejūtos ne viegli, ne priecīgi. Un tas gan ir, ka kādreiz, kad es piesēžos sestdienās, svētdienās uz rakstīšanas laiku, es cenšos pēc iespējas daudz uzrakstīt. Dažreiz tās ir arī 20 lapuses. Bet ikdienā tā nesanāk, diemžēl. Tad tev ir jābūt pilna laika rakstniekam, lai tu 10, 15 lapas dienā rakstītu un sakarīgā kvalitātē. Tātad tu esi profesionāla brīvdienu rakstniece. Jā, vairāk. Un ceļojumu rakstniece. Tad, kad aizbraucu ceļojumos, tad es varu rakstīt. Tāpēc es arī priecīgi esmu tur. Es saprotu, bet tu jau, kad es saprotu, ka tu tomēr izdod grāmatas, tev iznāk grāmatas ar tavu īsto vārdu uzvārdu. Tu nebija izdomājis kaut kādu, es nezinu, tur...
Jebkādu, vai ne? Jā, kaut kāda, es nezinu, tur Sofija Veneranda kaut kāda. Nu, teiksim, kā sievietes reizēm samudžina tos pseidonīmus. Tiešām nebija doma kaut kāda radīt kaut ko tādu, lai tevi neatpazīst. Es laikam nesaredzēju nepieciešamību, lai mani neatpazīst, jo esmu tik sabiedrisks cilvēks. Es taču tāpat iet uz pasākumiem un visur, kur parādītos. Un tad man liekas, ir ļoti labi, ja tu esi gatavs un tavs vārds ir skanīgs un latvisks un tu esi latviešu autors, kāpēc ne? Man nenāca prātā tāda doma. Kad es rakstu dzēju, jā, man ir tas pseidonīms Luna, kas vairāk ir saistīts tieši ar spāņu valodu, nevis ar krievu valodu, jo es lasu arī spāniski un iedvesmojos diezgan no tās kultūras. Bet rakstot prózu, nē, man likās, ka varbūt, nezinu, vai tas ir egoisms vai kas, bet man gribējās redzēt savu vārdu virsū uz grāmatām. Nu, labi, tad jautājums ir, nu, labi, tu nāc, es saprotu, no skaistas vietas Krāslavas. Un tātad būtībā sanāk, ka tu tā nostartēji, tā, ka tu aizgāji uz to, kā tas skaitās, uz meistarklasi, ja, provas meistarklasi. Un tad uzreiz, Viss jā, sākās ar to, ka es pieteicos vakara romānu konkursā. Un jā. tikai pēc tam es aizgāju uz Tad meistarklasi. vakar romānu konkursā dzīvot naktī, ja 21. gads, Jā, ja? jā. Un, kad es uzzināju, ka izdos, es aizgāju uz prozas meistardarbnīcu. Bet kas tur tāda Indra Ēķa Začeste, kas tur tā kā tā līdzautore tev tur ir vai kā? Jā, mums bija tas stāsts tāds, ka tad, kad es uzrakstīju šo pirmo romānu, vakar romāniem ir jābūt īsiem, koncentrētiem. Manējais bija uz pusi lielāks, un tas bija mans pirmais darbs. Es nezināju, kādam viņam vajadzētu izskatīties, ja viņu vēl saīsinātu. Un Indra bija man tā laika kolēģe. Mēs iepazināmies, satikāmies, abām jauna darba vieta bija. Un sapratām, viņa raksta dzēju, es rakstu dzēju, un mēs sākām runāt par grāmatām. Un es viņai ieteicos, varbūt tu vēlētos ar mani startēt šajā konkursā. Man ir manuskripts, bet pilnībā jāpārveido, jāsaīsina. Nevis pilnībā jāpārveido, kas ir, bet 200 lapas jānogriež. Vai viņa to spēs, jo es it kā neredzēju sevi šo spēju, jo vienkārši nesapratu, ko griezt nost. Un viņa diezgan tā labi arī saprata, kuras ainas ir liekas, bez kurām var iztikt. Un tad mēs kopā vēl kaut kā uzčabinājām. Beigās tas bija mūsu kopdarbs, par ko es arī ļoti priecājos. Man bija tāda drosme pirmajai grāmatai, ka es nebiju viena, ka man bija blakus draudzene. Nē, tas ir ļoti, ļoti labi, jā, ka kāds iedrošina. Un pēc tam tu nostartēji teiksmi par Babīti, uzvarēji, un var sakot, tā tev tās liktenes savērpās ar to Mārupas novada Babīti. Jā, man liktenis bija jau savērpies ar Babīti, bet tas bija posms tieši, kad es nestrādāju pašvaldībā, un es varēju pretendēt, piedalīties projektu konkursā. Un tad man radās arī ideja, ja jau es esmu sākusi rakstīt, un varbūt no manis sanāks kāds rakstnieks, tad es varētu piedāvāt savu pasaku un ļoti, ļoti tādā liederīgā veidā, izmantojot senās teikas, apkopojot vienā grāmatiņā, un no tās vienas garākās teikas izveidojot pasaku ar drusciņu tādu laimīgāku sižetu, nekā izklausās, ja vienkārši izlasa teiku. Tas bija tāds gan eksperimentāls darbs, gan arī ļoti man gribējās kaut ko uzdāvināt savam novadam. Un pirmklasnieki togad saņēma šīs grāmatas, bija ļoti priecīga. Tad sanāk, ka tu ieprecējies Mārupas novadā vai kā tad? Jā, tieši tā. Nu jā, un tad es saprotu, ka tā bibliotekas vadītāja aizgāja pensijā, jā, un tā tu tika par bibliotekas vadītāju vai kā? Jā, manas, redz, kā bija, ka es jau biju atgriezusies darbā pašvaldībā, un es jau ļoti aktīvi arī rosījos literārajā pasaulē, iznāca grāmatas, un tad, kad vajadzēja veikt šo nomaiņu vadītāja, tad man vienkārši radās iespēja, un es to izmantoju, un veiksmīgi izturēju, un tad man iecēla arī par vadītāju. Es sākumā vienkārši pienākumu izpildītāja biju. Nu labi, bet es šausmīgi mīlu bibliotekas, man mājās arī biblioteka. Nu nav liela, tur varbūt, nezinu, 1000 grāmatas plus mīnus, bet
Bet man ir tā, ka es aizēju uz, nezinu, uz biblioteku kādu, es nevaru paiet garām, vienkārši man visu vajag izšķirstīt, aptaustīt, un tad sanāk, ka tev tā kā darbs tā kā plezies, un kā tu darbā spēj ar dokumentiem tik galā, ja tu vari iet gar plauktiem visu laiku lasīt, tev ir tāda, kā saka, dienest iespēja. Ja? Jā, nu es parasti ar plauktiem izēju no rīta, kad es atnāku, paskatos, kāda jaunuma plauktā, kādas grāmatas stāv, paskatos, kā. Tad es vēl pie grāmatām pieslēdzos tajā mirklī, kad mēs iepērkam grāmatas, skatāmies, izvērtējam, kuru mūsu lasītājiem varbūt vairāk interesēs, kura mazāk, nu, lai tajā budžetā iekļautos. Un tad es kaut kādas atzīmēju sev grāmatas, kuras es vēlētos lasīt, un tās arī ņēmu. Bet es neesmu no tiem lasītājiem, kurus reiz ņem maksimālo daudzumu, tur 6 grāmatas vai kā. Es paņemu vienu, divas, jo es zinu, ka es tāpat vienlaikus nelasīšu. Tāpat kā grūti ir rakstīt vienlaikus, es arī nemēģinu jaukt grāmatas. Es izlasu vienu, nododu nākamo. Un man tas vilinājums, dažkārt es vienkārši atveru un kādu rindkopu izlasu. Palīdz arī grāmatu klubiņi, kad tu aizēji, tu uzzini, kādas ir grāmatas, jo mums arī ir grāmatu klubiņš bibliotekā. Un man ir tik nenormāli daudz tiešām gan šobrīd arī elektroniski vairāk nekā papīra, jo mēs ejam vairāk uz elektronizāciju, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga. Un jā, tas darbs ir tik intensīvs ar visādām cenu aptaujām, ar dažādu līgumiem un tā tālāk, ka skaidrs, ka man nav iespēja darba laikā aizrauties ar grāmatu lasīšanu un tā kā viss notiek tā, kā tam jānotiek. Varbūt, ja es būtu tieši klientu apkalpošanā un tuvāk grāmatām katru dienu, kad es pasniedzu un ar cilvēkiem, iespējams būtu citādāk, bet man ir citi pienākumi. Nē, to es saprotu, bet man ir jautājums tādā gadījumā. Tas jautājums ir tāds, kā tu domā, kas tev vairāk iespaido? Latviešu autori, teiksim, nezinu, tie, kas ir tādā trendā, nu, tādā mainstreamā, vai kaut kāda ārzemju autori, ar kuriem tu mēģini kaut kā tā radoši salīdzināties? Mm, um, Man patīk latviešu autori, un tāpēc neviens nevarēs apvainoties, jo es izcelšu ārzemju autors. Bet jā, es īstenībā mana lasīšanas tāda interese par lasīšanu pastiprinājās, kad es sapratu, es taču varu lasīt ārzemju literatūru. Un es sapratu arī, kāpēc tas ir, jo es varu uzmanību savu un koncentrēties tekstam vairāk literāriem darbiem, ja tas ir citā valodā, spāņu, vācu, angļu, tādās lasu pārsvarā, tad bez latviešu, protams, latviešu arī. Un man parādījās autoris un autori, vācu un spāņu, kuru sižeti mani uzrunāja, valoda, un pēc tam es arī mēģināju saprast, kā izskatās tas tulkojums, un cik ļoti dažādi var būt tulkojumi. Nu, varbūt to es tā nevaru ārkārtīgi tur vērtēt, kādi ir tulkojumi, bet es pilnībā saprotu, ka ir ļoti svarīgi, kā cilvēks ir iztulkojis konkrētu autora darbu. Bet jā, man ir ietekmējuši, un iespējams dažkārt man liekas, ka es esmu, varbūt tie sižeti, kas ir mani, viņi ir dažkārt, man liekas, varbūt latviešu auditorijai pārāk koši, bet varbūt tā ir ietekme no tā, ko es lasu. Nezinu. Nē, nu viņi nav pārāk koši. Es domāju, ka viņi tieši tik, cik vajag koši. Bet vienkārši varbūt lielai daļai latviešu cilvēku tā pelēkā ikdiena ir tā, kas spiež pie zemes. Un tāpēc jau mēs meklējam kaut kādus dienvidnieku autorus un tādus priecīgos itāļus, priecīgos spāņus, kuriem visu laiku ir saule. Tur mēs gūstam tās emocijas, kas mums pietrūkst. Latviešu tajā pelēkajā, teiksim, tajā, kad man arī šobrīd, labi, nav Latvija, bet šobrīd es logu arī, tiksim, pelēks nomācis. Labi, bet man tāds jautājums ir, tad pēc tam tu saprati, ka tu rakstīsi nevis dzēju, būdama dzējniece, bet tu uzreiz startēji ar mīlas kastingu zvaigzne ABC. Tātad Jā. būtībā tu uzreiz pilna apjoma romānu. Tas tomēr nav nekāds īs romāns, jā, tas ir tā kā pilna apjoma romāns.
Nu, bet tad sanāk, ka tu nodevi to savu zvejnieces principus, rakstīt tādus mazus, smukus tādus ar atskaņām pantiņus. Neko es nenodevu. Īstenībā es dzēju sāku rakstīt tikai tāpēc, ka gribēju patrenēties rakstīt un paskatīties, vai kāds skatās, lasa. Man ļoti patīk fotografēt, un tad es apvienoju bildi ar dzējoli. Un es ar dzējoļu palīdzību izlādējos, braucot transporta līdzekļos, varēju rakstīt. Tādā veidā es kavēju laiku. Toreiz, man liekas, man nebija bezlimita internets, un tad es ļoti piedomāju, ko es daru telefonā. Un dzēja bija viena no tām lietām, ko es darīju, kad braucu sabiedriskajā transportā uz Rīgu, un tas bija arī garāks laiks no rītiem vakaros. Tāpēc es arī aktīvi rakstīju un ceļojumos rakstīju, un dzēju, es par dzēju runāju, bet es esmu garo tekstu autore tomēr. Ja es iesāku rakstīt, man gribas vēl garāku un garāku to apaudzēt, un vienkārši tur tās situācijas viņas vienmēr sarežģījas, un tad, lai no tās izietu ārā, nu jau skaties, vēl 20 lapuses ir klāt. Nē, to es saprotu, bet tad, ja tu nekā no tiem ārzem ceļojumiem neredzi, tu aizbrauc, tad tu domā, ka jādodas ekskursijā, un tu piesēdies pie romāna, un tā tu tā arī pavadi to rīta cēlienu, pēc tam pusdienas cēlienu, un tad tu varbūt neiet nemaz uz pilsētu šopingā, bet tu visu laiku raksti romānu. Kur tad tas tā brīvdienu burvība, ja, teiksim, ko tu mazāk redzi? Ceļojumos es ļoti plānoju laiku. Ja man tas ir radošais ceļojums, man tādi ir bijuši kādi 2, 3 varbūt, kas ir tīri radošais, kur es viena braucu bez ģimenes, jo, ja ar ģimeni braucu, ir vēl citādāk. Un tad ir tā, ka es saplānoju 2 pastaigu reizes dienā, jo tad es braucu uz vietu, kur nav pārāk liels vilinājums, bet es, piemēram, gar jūras krastu varu pastaigāt vai kaut kur, nezinu, pa drusciņu kalniem vai kā, lai es varu izējot no viesnīcas, atgriežoties to riņķi 2, 3 stundas pavadīt, bet tad es rakstu līdz naktī. Un tad es tā sadalu dienu, jā, kaut kā 5 stundas brīvajām aktivitātēm un viss pārējais rakstniecībai. Nāc pie manis. Aču, nāc iekšā. Nāci. Suns šausmīgi gribēja atnākt ciemos. Sasveicināties gribēja. Jā, sasveicināties, jā. Tā tie suņi ir. Vispār, kas te man te kaut kas novirzījās, es nesaprotu labi. Nē, viss notiek, man liekas. Varbūt. Viss notiek vairāk un mazāk, jā. Jā, tad man tas jautājums ir tāds, kad, nu, ņemot vairāk, ka, teiksim, tas... Kā es teicu, mīlas kastings, tas nozīmē, ka tu esi tāda speciālisti par attiecībām, speciālisti par attiecībām, par kaut, nu, kā lai pasaka, nu, es nezinu, ātrie randiņi un visādas tādas lietas, kas ar ko te modernie cilvēki izklaidējās. Varam tā, teiksim, formulēt, ja tas tā nav. Tas tā nav. Man ir vienmēr paticis vērot cilvēkus, un manā pieredzē nav daudz tādu randiņu, ar kuriem es varētu tagad izcelties, jā, jo es aprakstu visus izdomātus randiņus. Taču attiecības cilvēku, tas, kā viņiem tās dzirksteļo pirmās sajūtas, tas man viss, es drusciņā atceros 3 gadus, un man viss nāk atpakaļ. Visu es atceros, visu es sajūtas, un ļoti spilgti es to nevaru aizmirst. Es nezinu, kā tas ir citiem cilvēkiem, bet man tā ir, ka es tās sajūtas ļoti labi atceros un zinu, un zinu, kurā brīdī kurš apvainojas un kurš pasaka, domājot kaut ko citu. Un tas ir interesanti rakstot, es arī analizēju tās situācijas un vēlreiz pārdomāju, kā ir bijis man skolas laikā, kā es tagad reaģētu ar šī brīža acīm. Nu, tas ir ļoti interesanti. Jā, es sapratu, bet tā doma tāda, ka kad tev sagrāba tie pirmie panākumi ar tiem romantiskiem attiecību romāniem, tad nākamais jau bija solis līdz altārim. Tas nozīmē, ka patiesībā tu pati būdama precēta, tu atcerējies savu to soli pretīm altārim vai kā?
Nē, nu šis vairāk ir tomēr par mīlestību, kad jau ir daudz gadu, jā. Solis līdz altārim ir par to, ka veca mīlestība nerūs, ja, ka tur viņiem ir jau pāri 60 gadi tiem cilvēkiem, kuri par tām laulībām. Un tur es kaut ko paņēmu, kaut ko no manu vecāku pagātnes, kaut kādas tādas ainas, bet nevis viņu attiecību ainas, bet tieši tādas kā randiņu ainas. Ja? Un tur es arī izmantoju. Es domāju, kas ir romantiskākā vieta pašvaldībā, un domāju, nē, tā taču ir dzimtes sarakstu nodeļa, un tad es izvēlējos to, un tad, tā kā es, kad biju sabiedrisko attiecību speciālisti, arī apmeklēju zelta kāzes, man vajadzēja pierakstīt avīzē, kā tur, un mani tas iedvesmojas, un es izmantoju šo, izveidojot arī saviem tēliem citas jaunas situācijas, bet tāpat laikā saprotot, kā tas dzīvē notiek, jo es biju ļoti tuvu zālē, kurā laulāja cilvēkus, un viņi nāca garām, un es redzēju, cik dažādi viņi ir, un kādas ir kleitas, un kādi viņiem ir plāni nākotnes. Tas ir ārkārtīgi interesanti, un tas izpaudās solī līdz altārim, kurš ir mans gala darbs prozas meistardarbnīcā. Sākumā mūsu Kurš bija tev kurators? Kurators bija Ieva Melgalve, un viņa sākumā teica, vai nebūs par sarežģītu, vai tur kaut kas nav, vai tur viss būs. Un viņa saka, un cik interesanti, ka tad, kad es rakstīju to sižetu īsumā, kas būs un kā, izskatījās super sarežģīti. Viņa teica, pat es nebiju droša, ka tu uzrakstīsi un ka tur būs loģiski viss. Bet, kad es uzrakstīju, viņa teica, jā, šo tu vari piedāvāt izdevniecībai. Un ka tomēr viss savijās un tā. Nē, bet tas ir, Tas ir labi, jo dabūt komplimenti no meistara klases vadītājas, tas ir labi, bet Ieva Melgalve, es tev oponēšu, ir tāda mistiska, tāda nīgla rakstniece, viņa nemaz nav romantiska pati, teiksim, kā autori. Bet kā cilvēks viņa ir super jautra, un viņa to humoru nolasīja, un viss viņai bija pilnībā skaidrs. Jā, nē, es esmu vienkārši sajūsmā un pateicīga, ka mana skolotāja bija Ieva Melgalve, un viņa arī man palīdzēja rediģēt teiksmu par Babīti. Un, jā, mums tā sadarbība bija ļoti, ļoti patīkama, un es vienmēr esmu priecīga, ja redzu kaut kur viņu kādos pasākumos, jo es nezinu, vai tu esi bijis pasākumos, kuros viņa runā stāstā. Es ļoti iesaku, jo tas ir cilvēks, kuru var klausīties vienkārši nespējot aptvert, kā var tikai asu prāta cilvēks būt un tik interesanti stāsta un runā. Ļoti patīk. Nē, man tas nav sanācis. Es ņemšu vērā, izmantošu kādreiz, ja būs. Jā, un pēc tam tu pievērsies stāstiem, kā kārdinošais pavērsiens, tev tur visādi erotiski attiecību stāstiņi. Tad doma tāda, ka tu gribi paņēmi atelpu sev no romāna tapināšanas uz īsajiem stāstiņiem, ja? Tur bija tā, ka es biju tikko pabeigusi rakstīt soli līdz altārim, un ar kaut ko vajadzēja turpināt. Un tad mums bija tie mājas darbi prozas meistardarbnīcā, un mēs sadraudzējāmies kā grupa, un mēs paši sev uzdevām pēc tam mājas darbus vēl pēc prozas meistardarbnīcas. Un es sāku rakstīt stāstus viens, un tad tematiski likās, pamēģināšu, ja, šajā žanrā, otrs, trešais, un tā viņi sakrājās, un mani tie draugi no prozas meistardarbnīcas lasīja un teica, tev ir tūlīt sakrāsies vesels stāstu krājums, un es tur gan es domāju, vai man vajag savu vārdu likt uz vārdu, bet no otras puses, tā ir literatūra, un tas nav nekas tāds, tā ir literatūra. Bet varbūt kādas tantes, kuras zina, ka tu esi bibliotekas vadītāja, domā, kā var bibliotekas vadītāja rakstīt erotiskos stāstīņus? Toreiz es nebiju vēl, es vēl toreiz nebiju. Bet tagad tavā biogrāfijā ir tāds pikants moments. Tavā amatpersonas biogrāfijā. Kas tik mums visiem nav mūsos iekšā, vai ne, tā fantāzija pasaule, viņai ir jābūt daudzpusīgai. Turklāt erotika ir ļoti radošs vilnis. Un viņa paceļ radošumu gan ikdienā, gan darbos, un man vajadzēja tos stāstus tā kā pašterapijai, jo toreiz man darbs bija ļoti, ļoti atbildīgs un saistīts ar
Es nedrīkstēju nevienu lieku vārdiņu uzrakstīt, jo es rakstīju nopietnas preses relīzes. Un šie stāsti man palīdzēja atpūsties no tā darba patstāvīgā, lai es varētu kaut kā atjaunoties līdz nākamās dienas rītam, kur atkal man vajadzēs pieslēgties super nopietnām lietām. Un tā man bija pašterapija. Un es ļoti ceru, ka šo stāstu krājumu cilvēki izmantos, lai paceltu savu radošumu. Nu, labi, bet tu esi cīrulis vai pūce? Es tā īsti nesapratu. Pūce, reiz divi. Jā, bet tev jābūt no rīta. Nu, mēs arī pūces. Iedomājies, man no rīta 8:30 jāslēdz vaļā biblioteka. Es pamostos 10:30, teiksim, tā kā smadzenes atmostās 10:30. Tad doma ir tāda, ka pirmo pusotru stundu tu sēdi bibliotekā, mēģini nākt pie prāta, dzert trešo kafiju un mēģini saprast, kas es esmu, kā mani sauc un kur es atrodos. Ja tu esi pūce. Nē, viss ir gluži citādāk. Pirmkārt, es kafiju nelietoju. Es pārsvarā dzeru tikai karstu ūdeni, bet dažreiz arī tēju. Un no rītiem, tad, kad es nodarbojos ar japāņu cīņas mākslu, kur ir man dažādas metodes, kā pamodināt ķermeni. Un es no rītiem izmantoju šos vingrojumus un dažādas lietas, ko es vēl daru. Un tad man ir tāds enerģijas, tāda piešķirts nenormāli. Es aizēju un es, vēl 10 nav, es jau sarakstījusi daudz e-pastus, uzdevumus sadarusi, jau sarakstījusi sev 4 lapu ar darbiem. Un man ir, un es tā varu noturēties līdz 4. Man ir ļoti daudz enerģijas līdz 4. Pēc tam man laikam vajag tādu tējas kaut kādu pauzīti, bet par tiem agrīgiem rītiem runājot, bibliotekā jau dažreiz ir tie pasākumi, kuri ieilgst pēc darba laika. Nu, un tad, ja ieilgst, un dažreiz viņi ir līdz 9 vakarā, un tev nākamajā rītā jau jābūt, nu, tad es atļaujos kādas 15 minūtes vēlāk atbraukt, lai nebūtu Es pats, man liekas, kad jūsu bibliotekā 22. gada rudenī, man liekas, ka biju vēl pāri darba laikam ar savu lakstīgo aptieknieku. Man liekas, ka bija pāri darba laikam. Tas ir ļoti normāli, kad ir autori, mēs vienmēr paliekam ilgāk, un ja vēl ir kādi pasākumi bibliotekā, tad tas tā ir. Un tā slodze bibliotekā ir diezgan liela šobrīd. Mums pagājušajā gadā bija 100 pasākumi vien. Viņi bija gan pa dienu, gan vakarā, gan tur, visādi pasākumi. Man liekas, ka jūs ejat uz rekordu. Vai citās bibliotekās netik traki? Vilinām bērnus un jauniešus pārsvarā. Visvairāk jau tās bibliotekārās stundas. Tur jau man kolēģi darbojas. Es tik tā koordinēju, lai tur viss būtu pieskatu, lai visi saprastu un tā. Nu labi, bet tad tas nozīmē, ka mēs redzēsim to pašu, kā man iepriekšējais bija Pāvils Raudonis. Un viņš teica, ka viņš no pieaugušu literatūras pievērsies bērnu grāmatām, un tev redz skat 25. gadā papīrgraužu noslēpums, ar kuriem tev tagad tūre ir pa Latvijas skolām, tur bērndārziem, un kur tik netur, un arī Nacionālajā bibliotekā tev ir liels pasākums, ja, ar papīrgrauzi. Tātad tas nozīmē, ka tu no romantikas kļūsti prātīgāk un saproti, ka pasaulē ir arī bērni, un arī bērniem vajag kādas grāmatiņas veidot. Vai tas vienkārši tāda atslodze pēc attiecību romāniem? Es domāju, ka atceries, es teicu, ka man ļoti patīk brīvība. Un brīvība nozīmē arī to, ka es eksperimentēju, ka es neesmu ieciklējusies uz vienu. Man patīk, man negribas, ka es rakstu tikai to un to un to. Un, piemēram, tikai romānus vai tikai dzeju, un ka romānus tikai tādus, ja, tikai tādus realistiskus. Varbūt tāpēc man bija pēc tam tas paranormālais romāns, šis nav randiņš, un tad tie erotiskie stāsti. Un savukārt bērnu stāsti, viņi kaut kur bijās jau, sākot ar teiksmi par babīti, viņi jau bijās no tā 21. gada, un pēc tam diezgan ātri tapa papīrgrauža noslēpums manuskripts, vienkārši tā kā man iznāca erotiskie stāsti, mēs negribējām publicēt uzreiz pēc viņiem, tad izdevu vēl romānu, un tad tikai tas papīrgrauža noslēpums. Bet man ir idejas, un ir arī vairāki stāsti rakstīti bērniem, kurus noteikti visas es nepublicēšu, taču ir idejas arī bērnu stāstiem, kas man patīk,
jo tur es ieslēdzu kaut kādu citu savu balsi, un tas ir arī eksperiments un mēģinājums iepazīt pašai sevi kā rakstnieci, vai es šo uzdevumu spēšu paveikt vai nē, jo rakstīt bērniem ir super grūti. Es zinu, ka tas ir super grūti. Es pats rakstu arī bērniem, bet man ir jautājums, ka tu saki, ka tu visu no tā nepublicēsi. Nepublicēsi šobrīd, nepublicēsi drīzumā vai nepublicēsi nekad. Kā tas bija domāts? Tas varētu būt, ne, būs darbiņi, kurus es vienkārši rakstu tāpēc, lai paskatīties, sanāks, nesanāks kaut kas prātīgs, nu, kur es jūtu, nu, jā, šo es varu vienkārši nolasīt, dažkārt es tā arī daru, ka vienkārši atbraucot uz bibliotekas nolasu, bet, nu, gluži par grāmatu es varbūt to neredzu. Bet ir tādi garstāsti, kurus, lai izdotu, man vajadzētu pārrakstīt. Vismaz 2 tādi ir, kas jau ir uzrakstīti bērniem, bet es redzu, kur ir vājās vietas, un, lai tās izlabotu, man vajag no jauna pārrakstīt citādāk drusciņu sižetu. Un tas ir tas jautājums, vai es saņemšos to izdarīt. Nu jā, Bet jo es it kā jā, negribu tev vajadzētu. pārtraukt, bet tā doma, tas, ko tu pareizi teici, ka lai noturētu spriedzi tajās bērnu jauniešu grāmatās, tur tā slīpēšana ir gan īsa grūtāk nekā tam pieaugušam manuskriptā. Ja tur, teiksim, Jā, pieaugušam manuskriptā var tādiem lieliem vēzieniem, ja, a bērniem tur katrs teikums ir no svara. Tur tā baigi, jā. nu jā, tā rūpīgi jāpieiet tam visam. Un kas ir tev bērnu tā kā konsultants bērnu, tev ir kaut kāda savu tāda beta lasītāja grupa no draudzeņu bērniem vai kā, kuriem tu, teiksim, lasi priekšā? Nu, es lasu sākumā saviem bērniem priekšā. Man ir 2 puikas. Viņi gan grib, lai es uzrakstu kaut ko par futbolu, bet man nesanāk pagaidām nekas par futbolu. Jā, un tāpēc papīrgraužu noslēpumā galvenie varoņi ir zēni, jo viņi teica, ka viņi tomēr lasa tādus darbus, kur var redzēt, ka tas ir puišiem. Lai gan tur man ir meitenīte, Astrīda arī pievienota, un tas ir par pirmklasniekiem. Bet vismaz manējiem viņiem šajā vecumā, un tā arī no 10 līdz 15 gadi šajā amplitūdā, ja, ka viņiem interesē, kā iet citiem puikām. Un tāpēc tā Grega dienas grāmata un tādas par pamatskolu tās visas grāmatiņas, kas rāda, kā neiet skolā citiem, tās viņiem patīk. Blēņas, kā neiet, jo viņiem tāpat neiet. Un viņiem Kā, var asociēt ar mēs ar sevi. tevi uzaugām lasīdam Alfa un Trīsvaidziņu un visādi šitādas tam līdzīgas gabals, kur arī visu Nu, laiku jā, negāja, visu laiku no visa kā nu, bija jā. baila. Jā, tas bērniem patīk. Blēņas un neiet, ka neiet, kaut kas nesanāk. Un kā viņi pēc tam no tās situācijas izurpjas ārā. Jā, tie 2 rakari, kurus tur beigās samala, laikam, viņi iekrīt tur tajās zirnavās, un ko viņi tur miltos samala, vai kā viņas tur. Tad nežēlīgi dažreiz tie bērnu gabali ir. Bet Jā. jautājums ir, tas nozīmē, ka pēc kāda laika tie tev puikas arī kļūst par līdzautoriem, ja viņi tev konsultēs. Ko rakstīt Mm, tālāk? Es nezinu, bet es ļoti ceru, ka kaut viens varētu sākt zīmēt zīmējumus, jo Ja? es redzu, ka iezīmes ir, vajag tikai interesi pagaidām. Nezinu, kā tur būs. Nu, jā, es ar meitu vienu grāmatu uzrakstīju kopā. Mēs tagad rakstām otro un plānojam Oh, arī tajā zvaigznes konkursā tagad piedalīties. Un tā. Nu, līdz ļoti labi. aprīļa beigām jāuzraksta. Jo man liekas, ka ja tas ir 10-gadīgā meitene, kas ļoti daudz lasa latviski, angliski, zviedriski, tad līdz ar to viņai tas skatījums ir tik plašs, ka tur var kaut kā, nu, vismaz tās ir nu, tas nav 50 gadnieks, kurš mēģina izdomāt, ko 10-gadīgs domā. Tas ir tā kā Jā. ir mazliet, jo man īstenībā grūti, man tie varoņi tur tādi 11, 12, nu, tur 13 gadīgi, tur, es jau esmu aizmirsis, kāds es biju tajā laikā, Jā. ko es domāju, ko es pārdzīvoju. Nu, es jau reāli esmu aizmirsis, nu, man tas ir pa jaunam jāmācās. Nu, man ir līdzīgi, es uzrakstīju vienu stāstu, kur man ir 18-gadīgas meitenes. Un es saprotu, viņām ir jābūt 13-gadīgām. Man ir jāizdomā, kā to sižetu pamainīt, lai būtu ticami, ka 13-gadīgās to var veikt.
Tas nav viegli. Nu, jā. Nu, labi, bet tad tas ar to pseidonīmu Luna, tu esi startējusi dzīvoju kopkrājumā Latvijas oļi, 3 veltījums Latvijai, Latvijas novadiem. Tas nozīmē, ka tu arī tātad ceļo pa Latviju un apraksti Latvijas skaistākās vietas, vai kā tas domāts ir? Tas īstenībā Kā, tā bija pirmā mana publikācija grāmatā. Tas bija pat vēl pirms visām pārējām. Un toreiz es tātad sekoju cilvēkiem, kas raksta dzēju. Toreiz man bija Instagrams aktīvs, Lunas. Un un tad, tagad laikam, vairs nav man aktīvs, ja? uzrunāja. Viņš ir ļoti, ļoti neaktīvs, daži dzējoļi gadā. Un mani uzrunāja redaktore un teica, ka top tāds krājums, vai es nevēlos kādu savu dzējoli. Un tēma ir tāda. Un man bija dzējolis, un es laikam 2 pat ieliku tur iekšā. Un es gribēju paskatīties, kā tas ir, ja tavs darbs ir grāmatā. Un pirmais redz dzēja. Un galvenais vēl nosaukums - oļi, tur Latvijas un visādi novadi, un kas Jā. tad tur nav piepīts, jā, un kā tu domā, kāda tava ir tā, kāda ir tavs tas skatījums, kā tu domā, vai vairāk vajadzēs latviešu autoram, ņemot vērā, ka, nu, ļoti daudz latviešu pirmkārt nelasa. Tas varbūt mazākais, bet ļoti daudzi nespēja uztvert sarežģītus teikumus. Tad līdz ar to izvēršas tā literatūra vieglajā valodā. Un tu tur arī pielikusi savu roku. Un tur arī bibliotekās novēro to, ka ir cilvēki arī, kas ņem, teiksim, kuriem ir tās, kas tā disleksija vai kas, ka viņi to vieglajā valodā lasa. Ja? Tad es nezinu, kā tas saucas, laikam, disleksija, ne? Tur ir dažādos gadījumos lasa vieglajā valodā, arī tad, ja tikai apgūst valodu, Nu, jā, piemēram. nu arī Bet, es pieņemu, ka arī ārzemnieki, jā, nu, ukrāņi un citi arī lasa vieglajā valodā. Jautājums ir, nu, vai mēs tiešām, kā tu domā, vai mums vajadzētu visu, arī tagad to mērnieku laikus, tur, nezinu, zaļo zemi, lāčplēsi, visu pārrakstīt vieglajā valodā? Nu, mēs zinām, ka tā auditorija, kas lasīs šīs grāmatas, tie ir tie cilvēki, kuri vai nu nevarēs nekad izlasīt oriģinālu darbu, vai nu viņi lasa tikai tāpēc valodas dēļ, ja? Nu, piemēram, lai apgūtu valodu un saprastu, par ko ir oriģināla darbs. Un tad, kad varbūt, ka viņi iemācās lasīt, viņi var izlasīt oriģinālu darbu. Es to vairāk uztveru un tādos, ja mēs skatāmies tieši tādus oriģinālu darbu pārveidošana, tad es to uztveru vairāk, ka tas ir darbs, tas nav tas pats darbs, tas ir tāds kā kodolīgs stāstījums par šo darbu. Un tie cilvēki, kuri lasīs vieglajā valodā, viņi sapratīs, par ko ir tā grāmata, par ko visi runā. Nu, tas ir, Jo, tā ir nu, tas ir tā kā parafrāze vai tā kā sveiciens no grāmatas, jā, mēram tā kā, nu, ka mēs varam tas tāds nojaust, kā, par ko tur ir. tā kā papildinājums. Nu, jā, katrā Papildinātā ziņā realitāte. Papildinātā realitāte. es nesaredzu tur neko nepareizu vai sliktu. Tieši otrādi, ja tādā veidā vēl var popularizēt klasiķu darbus un sniegt priekšstatu, kā, par ko rakstīja, kādas tēmas un kādā veidā viņi iztirzāja. Bet tur ir milzīga atbildība tam cilvēkam, kurš raksta to vieglajā valodā. Jo, Nu, labi, to es saprotu, bet kā tu redzi sapņus? Tu redzi sapņus latgaļu valodā vai latviešu valodā? Ņemot vērā, ka tu tomēr nāc no Latgales un es tomēr latgaļu meitene. Jā, nu, ģimenē mēs runājam latviski, bet es dažkārt sapņos dažādās valodās runāju. Un tas ļoti atkarīgs no tā, ko es piedzīvoju iepriekšējā dienā, piemēram, vai ja es esmu ceļojumā un es esmu ārzemēs un katru dienu runāju svešvalodā, tad sapņos es arī sāku runāt svešvalodā aktīvāk. Un tas nav bieži, bet tā tas notiek. Jā, tas tā dabiski, bet ar latgaliešu valodu man ir tā, ka es vairāk to lietoju folkloras ziņā. Es gāju folkloras ansamblī, dziedāju dziesmas, rotaļās Tā mēs kā gājām. vidusskolas laikā, ja? Vidusskolas laikā. Un, protams, baznīca, kas ir Latgalē vienmēr ir tradīcija. Nu, tas ir kā tradīcija arī, jo tur viss notiek latgaliešu valodā.
Jā, bet man īstenībā gribētos kaut ko vēl latgaliešu valodai veltīt, latgalē veltīt. Es visu laiku domāju par to. Man te būs piedāvājums ārpus podkāsta. Jā, Oi. man ir jautājums, bet tagad, tad nopaļoties, tad tu piesēdies pie datora, tev ir tās A4 sabūzītās lapas, kā mēs jau redzējām Jā. sākumā, un tad tajā brīdī tev ekrāns, tā kā tev viņš palīdz, kā tev liekas rakstīt, vai tev tas liekas, ka tā ekrāns tā kā jāpārvērt tā pretestība, ekrāns, klaviatūra, nu, lai to domu nepazaudē, to domas pavadienu, kad veļās tas sižets, kad tie varoņi tur sastājās kaut kādās attiecībās un savstarpēji skaidrojās un varbūt spēkojās. Tev tas tā kā, nu, dators, tu saproti to domu vienkārši, Es kad sapratu, jā. dators tomēr ir tā kā pretestība. Mums tomēr pirksti jākustina, nu, taču klaviatūra pati neraksta, ja? Tad jautājums ir, kā tev ir tas attiecības ar datoru? Tu viņu kaut kā pierunā, viņu tu uztver kā dzīvu būtni, kas tev palīdz, vai kā, lai viņš tev neniķojās. Būtībā es esmu laikam tāds īstajā brīdī piedzimis cilvēks, jo man liekas, no manis nebūtu rakstniece, varbūt tikai dzejniece, ja es dzīvotu laikos, kad nevar rakstīt ar datoru, ja, kad tur katram vārdam un burtam, ko tu nodrukā vai uzraksti ar roku, ir jābūt uzreiz pareizam. Tāpēc es esmu sajūsmā, ka ir datortehnika, ar kuru var rakstīt. Turklāt es drukāju ātrāk nekā es rakstu ar roku. Un, kad es rakstu ātri ar roku, pēc tam man ir ļoti jāmēģina sakoncentrēties, lai izlasītu, ko es esmu uzrakstījusi. Ja es rakstu tā lēni un skaisti, tas ir cits jautājums. Bet tad, kad es domāju radoši, es to daru ļoti ātri un man vajag fiksi pierakstīt. Un dators ir mans labākais draugs šajā ziņā. Un visgrūtāk ir laikam pirmais nospiest pogu un ieslēgt. Bet tad, kad ieslēdz, man draudzība uzreiz atjaunojas saikne un viss ir kārtībā. Man patīk, ka ir iespēja drukāt. Tas, ko es izdarīju savā labā, nopirku vertikālo peli, drusciņi ergonomiskāk un nopirku atsevišķu klaviatūru. Un tad man ir ērti, ka es datoru varu pabīdīt, kur es vēlos, un klaviatūra man ir tādā augstumā, kā man ir nepieciešams. Jā, Vide ir ļoti svarīga. es arī tādu, kā tu saki, to vertikālo pili nopirku, jo īstenībā tad es vēl viņu vēl tagad apgūšu, bet doma tāda, tie nervi, tie kaut kas tur, tad roka reāli notirps, ja tā pele ir nepareizā, jā, tas ir. Jā. Ir Es arī esmu pat nopirkusi pārvietojamo galdiņu uz riteņiem, lai es varu arī jebkur dārzā iziet, iznest visu un drukāt tur un radīt kaut ko jebkurā vietā māju. Nu, labi, tad nopaļojoties, kas ir tavs lielākais pārsteigums ir bijis? Nu, tomēr tu arī regulāri uzstājies bibliotekās, kas nav tava biblioteka, kuru tu nekontrolē, ko tev varbūt lasītāji ir vaicājuši vai pateikuši tev kā rakstniecei, kas tev ir visvairāk pārsteidzis pēdējo gadu laikā? Pārsteidzis. Man ir pārsteidzis tas, ka man vairākas reizes bibliotekās ir teikuši, ka tikšanās ar mani ir tā kā pabūšana ceļojumā, jo es biju par to, kā tas ir radies, piemēram, ceļojums, kā mani tas ir vai cits iedvesmojis un ko es tur esmu piedzīvojis. Es stāstu arī par savu dzīvi un caur notikumiem un dažādām tādām neparastām lietām, ko es esmu piedzīvojis ārzemēs, piemēram, Japānā. Un tas cilvēkiem ārkārtīgi patīk, jo tas pievieno to vakara programmai, pievieno kaut ko jaunu vēl klāt, vēl jaunu dimensiju. Un tad viņi arī mani iepazīst vēl labāk, jo es un ceļošana, tas ir kaut kas ļoti, ļoti cieši saistīts. Un jā. Un es arī izmantoju grāmatu. Jā, bet tā nianses tad, kā mēs zinām, tu nemaz neesi geiša, tu nevis nodarbojies ar to tējas ceremonijām, kimono, tur tā rāmi, bet tu nodarbojies ar austrumu ciņām, tā kā tu esi tāda pēdējā samurais, pēdējā ninza. Tad tas nozīmē, ka mums ar laiku varētu latviešu literatūra arī kāda grāmatiņa, tu teiksim, pēdējais ninza vai ninzas piedzīvojumi vai kaut kas tāds.
Tas būtu kaut kas nopietns. Un es domāju, ka es to varbūt pēc 10 gadiem es nobriedīšu tam, jo tas, ko es apgūstu, tur ir tik dziļa filozofija un dabas likumi, un tas viss. Man vajag vēl uzrakstīt vairākus citus darbus, lai es attīrītos no visa, ko es rakstu, varbūt kā fantāzija, jo tur tā fantāzija jābūt vēl citā virzienā. Un es domāju, ka mēs varam cerēt, es nevaru apsolīt, bet man ļoti gribētos uzrakstīt kaut ko neparastu, lai gan es zinu, ka tas nav populāri rakstīt par citām valstīm, ja tu esi no Latvijas, bet manī ir kaut kādas sajūtas, ko es vēlos nodot, un varbūt kādreiz tas sanāks. Jā, tad es gribētu nolasīt anekdoti par tevi. Tad literatūras zinātnieks lasa lekciju par mūsdienu latviešu romāniem. Un viņš saka tā: ja raugāmies uz Ilzas Aizsils darbiem, tad redzam skaidru tendenci, attiecības, romantika, neliels humors un, protams, dramatisks pavērsiens ap 3. nodaļu. No auditorijas kāds skeptiski jautā, bet vai tas nav viss pārāk tuvu reālai dzīvei? Literatūras zinātnieks nopietni: nē, literatūrā viss sakārtos loģiskāk. Kā tā? Nu, dzīvē tu pat nezini, vai tu esi romānā mīlas kastings, vai šis nav randiņš. Bet pie Aizsilas vismaz nodaļas ir numurētas. Līdz ar to tu zini, kurā nodaļā tu atrodies. Kolosāli, man patīk. Paldies. Nu jā, šis bija podkāsts Rakstniecības virtuve. Šodien mēs ļoti ražīgi parunājām ar Ilzi Aizsilu. Cerams, ka visi tavi fani, tavi lasītāji arī noskatīsies, vismaz liela daļa šo un piefiksēs kaut ko jaunu, uzzinās par tevi. Paldies, ka bijāt saucīga pirms lieldienām ierakstīt šo podkāstu. Cerams, ka tev arī bija interesanti. Kā tev bija? Tu iestrēgi. Sirsnīgs paldies, bija ļoti interesanti. Bet tev tur iestrēgi. Internets karās. Šobrīd viss ir kārtībā, ja? Viss ir labi. Jā, es tad varu